Vai arī tu esi novērojis, ka ir konkrētas situācijas, kuras tevi sadusmo vai sāpina daudz vairāk nekā šķietami tām vajadzētu? Varbūt ir bijušas situācijas, kurās tev ir gadījies uztvert objektīvu kritiku kā personīgu uzbrukumu, un pēc situācijas beigām domāji, kāpēc tik asi vispār reaģēji? Vai arī tad, ja kāds tev svarīgs cilvēks ilgāku laiku neatbild uz savām ziņām, tu sāc domāt, ka varbūt esi pateicis kaut ko ne tā, vai izdarījis kaut ko nepareizi, un otrs ir apvainojies uz tevi? Ja tā, tad visticamāk tas nenāk no tava pieaugušā tu, bet gan no tava iekšējā bērna. Jo tava iekšējā bērna daļa nekur nepazuda tikai tāpēc, ka tu pieaugi. Tā joprojām ir daļa no tavas dzīves, kas ietekmē to, kā tu jūties, kā tu domā, kā tu redzi sevi un pasauli sev apkārt. Un kamēr tu to nesāc atpazīt un pamanīt, tā turpinās ietekmēt tavu dzīvi neatkarīgi no tā, vai tu to gribi vai nē. Ja noskrīsies šo video līdz galam, tad ne tikai tu uzzināsi, kuras tad ir visbiežāk sastopamās pazīmes, kas liecina par to, ka tavs iekšējais bērns ir ievainots, bet arī to, ko tad darīt lietas labā katrā no šīm situācijām. Tad kādas ir visbiežāk sastopamās pazīmes, kas liecina par to, ka tavs iekšējais bērns ir ievainots? Tad pirmā pazīme, kas liecina par to, ka iekšējais bērns ir ievainots, ir grūtības uzstādīt veselīgas robežas. Un kas tad vispār ir veselīgas robežas? Pamatā veselīgas robežas ir robežas, kuras tu uzstādi ar sevi, gan ar sevi pašu, gan ar apkārtējo pasauli, un tu skaidri nospraudi, kas ir lietas, kuras tev ir svarīgas, kas ir lietas, kuras tu gribi darīt, kuras tu negribi darīt, un pamatā, ka tu māki sevi prioritizēt, un tas nav par tādu, kā lai saka, egoismu vai to, ka tagad es lieku tikai sevi tagad vienmēr primāri, kad viss pienākās man, kad tas ir tikai par mani, kā tas daudzreiz var šīs cilvēkiem no malas, kad iet runa par veselīgām robežām, bet tā ir tāda kā ļoti liela sevis cieņas un mīlestības izpausme, ka jā, kad ja vajag, es varu pielāgot savas robežas apkārtējo cilvēku dēļ, es māku izdarīt lietas, kuras es negribu darīt tāpēc, ka, paņemsim, kādam manam tuviniekam tas ir nepieciešams, vai darbā kādam kolēģim es gribu izpalīdzēt, un tā tālāk, bet tas nav par to, ka tagad es katru mīļu reizi piekāpjos, piekrītu un pamatā nolieku sevi kā, otrajā vietā nolieku, un tā ir tā liela atšķirība starp veselīgām robežām un neveselīgām robežām. Tas nav par tādu, kā lai saka, tagad es lieku tikai sevi numur 1, vai tikai es lieku otrus tagad kā, primāros. Un tā ir tāda, tās ir tās divas galējības, un tās veselīgās robežas ir kaut kur pa vidu. Un attiecīgi, kā tad izpaužās neveselīgas robežas? Piemērs būtu tāds, ka tev ir liels daudzums darba, un kāds tev darbā paprasa izpalīdzēt ar vēl kādu darbu, jo arī viņam ir grūti, un lai arī tu to negribi, lai arī tev nav laika, lai arī tu jau jūties pats par sevi, pieņemsim, trauksmains un tur, pārslogots, tu piekrīti, lai jau otram ir labāk, vai ne? Protams, ka kādreiz to izdarīt, tas ir ļoti labi, un viens palīdz otram, otrs palīdz otram, tas viss ir super, bet atkal doma ir par to, ka tas kļūst par kaut ko regulāru, un pamatā tas ir tā kā, uz vieniem ārtiem, ja tā to varētu teikt. Un pamatā tas var būt par jebko, tas nav tikai par darbu, tas ir burtiski par jebko, kam tu piekrīti, ko tu patiesībā negribētu darīt, bet tāpat laikā tev ir grūti tam nepiekrist, tāpēc, kad ir kaut kāda veida šis mentālais bloks, kas tev tā kā bloķē, tā kā iekšēji bail pateikt, nē, nērti pateikt, nē, negribās, kā es tagad tā. Un tās ļoti labs veids, kā saprast to, vai tā kā šī te robeža ir pārkāpta, jo pamatā gan arī vienmēr, ka tev robeža ir pārkāpta, tu izjutīsi vai no aizvainojumu, vai dusmas, vai frustrāciju, ka tev ir jādara kaut kas tāds, ko tu nemaz negribi darīt, vai ka tu atkal piekriti to darīt, bet tāpat laikā tev ir tādas bijušas lielas, problēmas pateikt ne un pastāvēt par šo robežu, ka tā kā, sorry, man šobrīd pašam ir gana daudz, vai darbu darāmo, vai šobrīd nevēlos to darīt, vai šodien mēs nevaram satikties, vai tur tāpēc, ka man ir, vienalga kas, tāpēc, ka es vienkārši nevēlos. Un tas ir tas, kā mēs varam zināt, ka tā robeža ir pārkāpta. Tāds klasisks piemērs būtu, kā jau minēju, ja kāds mums rasa palīdzību, mums ir bieži ļoti nērti vai grūti pateikt ne, jo redz tāds labs cilvēks neteiktu ne, vai izpalīdzīgs cilvēks neteiktu ne, un situācijās, kur nevienmēr to palīdzību reāli vajag, jo reizē mums katram ir, savas atbildības un savi izdarāmie uzdevumi, un reizē mums pašiem ir jātiek galā katram ar šīm savām, kā lai saka, problēmām.
Un attiecīgi, kāpēc tas notiek, pamatā ļoti daudz no mums tā kā iemācījās bērnībā to, ka robežām nav nozīme. Vai nu mums lika darīt lietas, kuras mēs nevēlējāmies, vai arī tā kā ignorēja mūsu preferences. Un tagad es atkal nerunāju par to, ka piemēram, bieži vien bija tā kā, ka tās tika saukts par kaprīzēm, vai ka mēs par izlutinājumu, vai kaut ko šādu un tādu, un vai nu mēs tā kā, tikām sodīti, vai arī tas tā kā, tika savā veidā tā kā, neatņemts, bet samazināts mīļums, ka ja tu nedarīsi šādi vai tādi. Un tādā veidā bērns iemācās, kad ir nedroši uzstādīt robežas, vai arī, kad, nav jēga no šīm robežām, un kad, vienkārši vieglāk un drošāk ir darīt tā, kā gribās apkārtēji, jo tā, kas saka, nav lieku problēma, lieku konfliktu vai kaut kā tāda, un, protams, ka es tagad nerunāju atkal par to, ka par savu veidu tādu anarhiju, ka bērns var darīt, ko viņš grib, un tas ir ok, vai ka mums tā vajadzēja, nē, tas ir vairāk par to, ka bieži vien ir kaut kādas preferences, kurām nav tur liela nozīme, pieņemsim, es nezinu, ilgi tur šodien zaļo džemperi vai dzelteno džemperi, nav svarīgi, kuru džemperi, pieņemsim, mēs vilkām. Svarīgi ir tas, vai viņš ir gana silts vai nē, bet, diemžēl, pieņemsim, bieži vien ir dažādi šādas situācijas, kur, tā kā, kur bērnībā bērnam tiek tā kā teikts, ka tā kā nē, jādara šitā vienkārši tāpēc, ka vecāks tādu gribēja un visu, un tā kā viņam šī robeža nospraušana tika, tādā veidā, kas saka, ignorēta. Un no tā attiecīgi nāk, pēc tam var veidoties šīs grūtības, kā pieaugušam cilvēkam uzstādīt šīs veselīgās robežas. Ko mēs varam darīt lietas labā? Tas, ko mēs varam darīt lietas labā ar robežu uzstādīšanu, ir sākt tās uzstādīt tādās mazās un salīdzinoši nenozīmīgās situācijās. Pieņemsim, ka mums prasītu kāds izdarīt kaut ko maziņu vai aiziet varbūt kādā satikšanās ar kādu paziņu, ko tajā brīdī mēs vienkārši iekšā jūtam, ka mēs negribam, lai arī kāds tam būtu iemesls, tam nav jābūt kaut kādam baigi nopietniem, dziļiem iemeslam. Tikpat labi vienkārši varbūt noguris, vai arī vienkārši tev varbūt nebūtu garastāvoklis, vienkārši gribi satikties šodien, bet pavadīt šo dienu beidzot uz dīvāna atpūšoties, aizbraucot kaut kur savu ģimeni, vienalga, kas tieši tas būtu. Un tā vietā, lai tu piekristu uzreiz autopilotā, tā kā, kas saka, don't let down the other person, vai ne? Tu vienkārši tā kā pasakam cilvēkam, tā kā, ka man nedaudz padomā par šito, un es tā kā došu tev ziņu, tā kā, nezinu, tuvākās stundas, tur dienas laikā, atkarīgs no situācijas. Un vienkārši pamani, kā tu jūties brīdī, kā tavs ķermenis jūtās brīdī, kad tu esi tā kā uzstādījis šo te robežu, kad esi pateicis nē. Un pakāpenes šādā veidā tu sāktu uzstādīt robežas arī ar vien lielākām lietām, un, ja, piemēram, te ir vēl tāda lielāka vēlēšanās, tad izveidot arī tādu kā, robežu žurnālu, ja tā viņi varētu saukt, tas pamatā ir vieta, kur tu pieraksti šīs te savas tā kā situācijas, kurās tu esi veiksmīgi nospraudis robežas, jo katram tas būs kaut kas cits, katram uz savas, teiksim tā, vājās un stiprās dzīves tās jomas, kurās nospraust robežums ir ļoti vienkārši, un mēs to vispār nedomājam, un vienkārši bez problēmām mums ir ļoti striktas tādas veselīgas robežas, bet tāpat laikā ir kategorijas, kurās mums vispār nav, ir ļoti liels grūtības nospraust robežas, tāpēc tas ir tas, kā mēs varam sākt nospraust šīs robežas kopumā. Un otrā pazīme, kas liecina par ievainotu iekšējo bērnu, ir pārmērīgas emocionālās reakcijas situācijās, kur šī emocionālā reakcija ir krietni spēcīgāka nekā tas būtu racionālo prātu. Un, attiecīgi, kā tas izpaužās? Pamatā tas izpaužās situācijās, jebkurā situācijā, kurā šīs emocionālās sajūtas un reakcijas ir krietni spēcīgākas nekā racionāli tam varētu būt. Piemēram, ja tiek saņemta varbūt neliela vai konstruktīva kritika, kas attiecīgi var radīt lielas vai dusmas vai tādu ļoti lielu aizvainojumu reizi, vai pat ir situācijas vai cilvēki, kuriem gribas tā kā raudāt, izolēties, viņiem tāda ļoti liela tāda pārdarījuma sajūta, vai arī, pieņemsim, kāds tūs cilvēks, vai vienkārši kāds cilvēks, pieņemsim, atceļ plānus un pasaka, es netieku, nevarēšu šoreiz un sorry un tā. Jā, protams, ka tas ir nepatīkami jebkuram un jebkurā situācijā, bet šeit vairāk tieši tas faktors ir skatīties uz to, cik ļoti šī te pastiprināta emocija tā kā ir. Pieņemsim tāds piemērs no savas dzīves, ko es varu padalīties, kas man agrāk bija tāds ļoti izteikts, kas izsauc šādas spēcīgas emocionālas reakcijas, bija tad, piemēram, kāds cilvēks, kurš man tā kā ir svarīgs, man ilgāku laiku tā kā neatbild uz ziņām, kas tā kā ir tā kā salīdzinoši neraksturīgi varbūt tam cilvēkam, kas man attiecīgi liek tā kā domāt, ka varbūt ir kaut kas noticis, varbūt, ka kaut ko es esmu tā izdarījis vai pateicis, vai tas cilvēks kaut ko par mani, es nezinu, ir uzzinājis. Es zinu, ka tas izklausās tā kā ļoti tā neracionāli, bet tas ir tas, kas arī ir šīs lietas, ir tādas ļoti irracionālas un neloģiskas. Un tas attiecīgi man ir radīt tādu kā uztraukumu vai trauksmi, un diezgan daudz tā kā nācies man pašam ar šo te ir tā kā strādāt un šķetināt vaļā, no kurienes tas ir un kāpēc tas tā ir.
iemesls galvenais, kāpēc tā notiek, ir tas, ka daudziem no mums bērnībā neļāva tā kā veselīgā veidā izpaust mūsu šīs te nepatīkamās, sakāpinātās emocijas, vai ne? Cik daudz dzirdēts viss šis te beidz raudāt, beidz čīkstēt, nedusmojies, tūlīt pat nomierinies, tur neesi tik pārjūtīgs un tā tālāk, vai ne? Bet problemātika ir tajā, ka nekur šīs te emocijas nepazūd, jo tās joprojām glabājās mūsu ķermenī un psihē, un katru reizi, kad kurš notikums tagadnē atgādina šo konkrēto notikumu mūsu pagātnē, tad šis iznāk uz āru kā trigeris, tāpēc, ka šie trigeri viņi nekad tā kā nepazūd, kamēr viņus netransformē. Viņi saucamie, ja varētu teikt, viņi tā kā ir tādā hibernācijas stāvoklī, vai viņi tā kā guļ. Viņiem nekas nav noticis, viss ir kārtībā, tas trigeris saucamais guļ, un tad attiecīgi vienkārši notiek notikums tagadnē, kas izsauc šo te trigeri, un tā reakcija tālāk ir tieši tāda, kāda viņa bija pirms 10, 20, 30 gadiem. Un tad, jā, ko mēs varam darīt lietas labā? Tas, ko mēs varam darīt lietas labā, ir tāda pirmais solis, ir sākt pieņemt šo emociju tagadnē. Ka, lai arī kas tas būtu, lai arī kā mēs šobrīd justos, vienkārši mēs ļaujam sev šo emociju just bez nosodījuma. Pat ja tas ir nepatīkami, pat ja tas ir neforši, vienkārši ielpa dziļa, izelpa mierīga, kas ir tas, ko es jūtu, ok, un es ļauju sev to just. Vienkārši pieņem, ka tā ir, un atbalsta sevi mentāli. Tas ir pirmais solis. Otrais solis, kas var būt noderīgs, ir veidot savu tādu kā trigeru žurnālu. Pamatā tu pieraksti 3 lietas. Kas tieši bija tas, kas tevi notrigeroja, ja tu vari pamanīt. Reizēm būs situācijas, kur nevienmēr to var pamanīt, vai nevienmēr būs skaidrība. Bet, ja sanāk vienkārši, kā tev šķiet, kas tevi notrigeroja. Tad otrais ir, kas bija tava reakcija, vai tās bija dusmas vai bēdas, vai tas izrauga kaut kādu vientulību, vai, pamatā, kas bija tā tava emocija, sāpe, tā sajūta lielā. Un tad trešais ir vienkārši, kā šis notikums tavuprāt savalkās ar kādu no tavas pagātnes pieredzēm, ja savalkās. Un šādā veidā šķetinot, bieži vien tu sāksi pamanīt kaut kādus paternus, sāksi labāk saprast sevi. Un tas, kas arī ir interesanti, bieži vien brīžos, ka mēs pamanam lietu, kura mūs tā kā ir notrigerojusi, notikusi, mēs viņu tā kā nosaucam vārdā, viņi tā kā bišķiņ tā kā izšķīsti, tā varētu teikt, kā aiziet projām un paliek tā intensitāte krietni mazāka. Tā ka tas ir par trigeru žurnālu. Attiecīgi, tad trešā lieta, kas liecina priekšējo ievainoto bērnu, ir vēlme izpatikt citiem, jeb tā sauktais people pleasing. Tad kas tad vispār ir īsti people pleasing un kā tas izpaužās? Lieta ir tāda, ka people pleasingu cilvēki ļoti bieži vien tā kā, jauc ar laipnību un ar labsirdību. Bet pat no tā people pleasings ir tas, kad ir tāda nebeidzama tieksme vai vajadzība visu laiku prioritizēt citus cilvēkus un likt viņu vajadzības vai vēlmes augstāk nekā savas. Un bieži vien tas tā kā maskējās aiz šīs labsirdības, es esmu labs cilvēks un tā tālāk. Tāpat tās var būt arī tāda liela vēlme, teiksim tā, izpatikt visiem, kas nozīmē to, ka mēs savā veidā tā kā pazaudējam savu autentisko es un, pieņemsim, piekrītam citu cilvēku viedoklim vai dažādos draugu grupās mums ir tā kā, mēs piekrītam vienam viedoklim, citā cilvēku grupiņā mēs piekrītam citam viedoklim un tā kā, tas nav gluži tā, ka tā kā cilvēks ir bez mugurkaula, bet pamatā viņš piekrīt gandrīz visam, vai viņam patīk viss, un it kā viņš tikai ir tik viegls, un tā kā ar viņu ir tik viegli komunicēt. Un jā, protams, var būt arī tā, ka ir situācijas vai cilvēki, kuriem tas tiešām ir autentiski, un ka viņi ir tādi ļoti plūstoši, bet ļoti bieži šīs te ir par to, ka kad ir šī vēlme, nepieciešamība izpatikt citiem, un ka saka, lai viss ir labi. Un attiecīgi, kāpēc tad tas vispār notiek? Un pamatā šī te lieta nāk tādēļ, kad mēs bērnībā iemācījāmies, ka drošība un mīlestība nāk no tā, kad mēs uzvedamies labi, vai ne? Un tā, ka mēs iepriecinam mūsu vecākus. Un tā, ka mēs esam, kas saucamais, labs puika vai laba meitene, ka mēs daram tā, kā vecāks prasīja, un ka vecākam ir šī tāda audzināšanas metode, tā to varētu saukt. Par to, ja tu uzvedies labi, tu dabūni manu atzinību, manu mīļumu, es nezinu, es pret tevi jauki izturēšos, un ja tu dari tā, kā es negribu, vai dari tā, kā es teicu, lai tu nedari, tad saucamā šī mīlestība tiek, negluži izņemta, bet, kad varbūt vecāks vairs paliek emocionāli distancētāks, viņš vairs nav tik jauks, vai viņš vispār varbūt tādos skarbākos gadījumos izmanto saucamo to silent treatment, kur viņš atsakās ar bērnu runāt, vai tikai komunicēt tā ļoti virspusēji, ja tā to varētu teikt. Un tas attiecīgi iemāca bērnam šo saucamo nosacījumu mīlestību, ka viņš var saņemt mīlestību tikai tad, kad ir konkrēti pamatnosacījumi. Un otrs scenārijs ir arī tāds, varbūt pieņemsim, ja vecākiem bijušas tādas ļoti tādas, teiksim, tādas rauksmainas vai tādas ļoti svārstīgas emocijas,
var gadīties arī tā, ka bērns ir iemācījies tā kā pielāgoties un izdabāt šīm te vecāku emocijām, lai tā kā saglabātu mieru mājās, lai, varētu teikt, tā kā nenotrigerētu šo vecāku. Tas arī var būt iemesls, kāpēc no kurienes nāk šīs te people pleasing tendences, vai ne? Un attiecīgi, ko darīt lietas labā? Tad pirmais solis būtu sev tā kā paprasīt un sākt domāt un sākt jautāt regulārāk par to, ko un kā es gribu pats vai pati, vai ne? Tā kā, ko es darītu un kā es to darītu, ja es šobrīd būtu viens vai viena un varētu darīt tā, kā es vēlos. Un tad otrais solis ir sākt vienkārši rīkoties atbilstoši tam, kā tu gribi. Un, protams, ka tas ir daudz vieglāk pasakāms nekā izdarāms, tāpēc mans aicinājums arī šeit būtu sākt to darīt ar lietām, kuras saucamās, maza riska situācijas, vai kur to izdarīt maksimāli vieglāk. Tas, piemēram, var sākties ar tādām lietām, kad tu gribēsi vienu lietu, es gribēju otru lietu, un tā vietā, lai tu vai es tu piekristu reiz automātiski darīt tā kā otrs grib, bet vienkārši pateikt, tā kā ok, tad mēs varam ēst katrs savu, vai šoreiz tā kā mēs ēdam to, ko es gribu. Ar tādām mazām, it kā ikdienišķām, sīkām lietām mēs sākam sevi trenēt, kas saka, darīt tā, kā gribam arī mēs. Un līdzīgi kā robežu nospraušana arī šeit, šis ir par balansu. Tas nav par to, ka tagad viss notiek pēc mana prāta, vai tagad viss tikai notiek pēc citu prātu. Un tās ir šīs te divas galējības, šīs te divas robežas, kur ir šī te saucamā people pleasing tendence vai neizpatikšana citiem un robežu neesamība, kur cilvēki, kuriem ir šīs te izpausmes, viņi attiecīgi dara gandrīz visu, kā grib kāds cits dažādās sfērās. Un attiecīgi ir otra kategorija, kur cilvēki dara pilnīgi visu pa savam, pēc savu prātu un attiecīgi pieprasa no apkārtējiem, lai tā kā arī apkārtējie rīkojās tieši tā kā viņu vēlmēm. Un jā, mēs esam nonākuši jau pie 4. izpausmes, kas liecina par iekšējo ievainoto bērnu, un tās ir bailes no pamestības. Un attiecīgi, kā tad izpaužās bailes no pamestības? Pamatā bailes no pamestības izpaužās kā konstantas bailes būt tā kā vienam ar sevi. Tas varbūt arī grūtības uzticēties attiecībās cilvēkiem, citiem. Tas nav tikai par romantiskām attiecībām, bet arī par draugiem, arī ģimeni, bet īpaši tā kā, ar draugiem, ar partneri, kur tā kā šīs attiecības tomēr ir bišķiņi. Tiksim tā, ģimene arī tas var izpausties, bet ģimene pamatā ģimene ir uz mūžu, vai ne? Un tā kā grib vai nē, tur, māma paliks vienmēr māma, tēris vienmēr paliks tēris, neatkarīgi tur ir kontakts nav, bet tā kā šo te saucamo lomu nav iespējams aizstāt. Ar draugiem, ar partneri tas ir nedaudz citādāk, tāpēc tas tā kā varbūt tā pastiprinātāk tieši šajās attiecībās. Un jā, tad attiecīgi varbūt bailes, ja otrs cilvēks grib pavadīt varbūt vairāk laika pats ar sevi, ja otrs cilvēks grib kaut kur aizbraukt viens pats vai padarīt kaut ko viens pats. Attiecīgi tas var novest tālāk pie pastiprinātas pieķeršanās neveselīgām attiecībām, no attiecību paternam, kur tā kā ir saucamais tas viens, kas vienmēr skrien pakaļ, kas ir šajā gadījumā, kurš cilvēks, kuram ir bailes no pamestības, un tad attiecīgi viņš piesaista savu partneri, kurš tā kā no viņa tā kā raujās projām. Un jā, tas ir viens veids, vai arī tieši pretēji, vai arī var izveidoties tāda tieksme pašsabotēt attiecības, un tā kā viņas pašam, ja tā varētu teikt, tā kā izjaukt, pirms otrs vēl ir paspējis aiziet. Un tāds piemērs klasisks cilvēkiem, kuriem ir bailes no pamestības, varētu būt tāds, ka viņam visu laiku ir vajadzība saņemt uzmanību un apstiprinājumu no partnera, dzirdēt, ka viņš mīl viņu, ka viss būs labi, kad es esmu tavs. Tas ir kā partneri vai no draugiem, tā kā es laiku saņemt, kāds tu esi labs draugs, cik tu esi vajadzīgs, cik tu mums esi mūsu grupiņas dvēsele. Un tā kā, protams, ka šos vārdus dzirdēt ir patīkami jebkuram un jebkurš vēlās viņus dzirdēt, bet atkal šeit es gribu uzsvērt, ka te runa ir par tādu kā pastiprināt nepieciešamību, kad tas ir nepieciešams dzirdēt gandrīz tā kā konstanti. Un jā, un attiecīgi par tādas mazas lietiņas, kā pieņemsim novēlot atbildi uz ziņu, vai nepacelt zvans, vai tā kā kaut kāda maziņa izmaiņa uzvedībā, var izsaukt trauksmes sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, kas attiecīgi kopumā arī rada šo te vēlmi kontrolēt otru, kas ir arī tāda izpausme, kad cilvēkiem, kuriem ir bailes no šīs te pamestības, bieži vien ir tieši ļoti tāda izteikta vēlme kontrolēt visus ap sevi, jo tādā veidā viņam ir sajūta, ka viņš var tā kā, nekad nepiedzīvot šo te pamešanu, ja tā to var teikt, ka viss tā kā ir kā viņa varā, viņa rokās. Un otrs, pretējs piemērs būtu attiecīgi ir cilvēkam, kuram ir šīs te bailes no pamestības, viņam ir izveidoties tendence izvairīties no dziļas saiknes veidošanas ar citiem cilvēkiem. Ka viņam ir citi cilvēki, it kā viņam ir vajadzīgi, kā viss ir labi, tāpat laikā viņš nekad viņus sev līdz galam nepielaiž tā tiešām klāt, jo viņš, kas saka, varētu teikt, viena kāja ir durvīs, un ja gadījumā kas viņš var aiziet
pirms viņu atstāja. Un, attiecīgi, kāpēc tas vispār notiek un no kā tas tā kā veidojās. Un pamatā tas nāk no tā, ka bērns bērnībā saņēma, varētu teikt, saraustītas rūpes un uzmanību, vai arī, ja piedzīvots liels zaudējums. Tad arī tas tā kā var izveidoties kā paterns. Bet jā, piesim, ja šis zaudējums lielais nav bijis, arī tad abi vecāki bijuši klātesoši un nav bijis tā kā fiziski bērns nav atstāts un pamests, vienkārši vecāki ir bijuši emocionāli nepieejami. Un it kā viņi bija klātesoši un viss bija, bet viņi tā kā nebija šeit tā kā, tādā emocionālajā kapacitātē, kādā bērnam tas ir bijis vajadzīgs. Un, protams, ka tagad tāda neliela piebilde vispār visu, ko es tagad šeit stāstu, tas nekādā veidā nav domāts, ka tur vecāki bijuši tur slikti vai kādi, kas saka, viņi bija tādi, kādi viņi bija, viņi darīja labāko, ko viņi varēja, un tas, ka tā kā dažādām paudzēm, protams, ir bijuši arī dažādas šīs te vērtības un grūtības un problēmas, un vienkārši tas ir vairāk kā tāds uzskatāms materiāls, kāpēc šīs te paterni bērnos veidojās, no kurienes viņi nāk. Un, attiecīgi, ko mēs varam darīt lietas labā, tāda, ja ir pamestības sajūta, ir burtiski kļūt par tādu kā mīlošu, drošu un stabilu pieaugušo savam iekšējām bērnam. Un kā tad mēs to varam darīt? Tāds ļoti vienkāršs piemērs ir veikt tādu, vai saucamo tā kā, vizualizācijas meditāciju, kurā tu izveido savu šo te, ja varētu teikt, drošo dārzu, kā es viņu saucu drošu dārzu, tā ir tāda droša telpa tavā prātā, kurā esi tikai tu un tavs šī iekšējā bērna daļa. Šīs te iztēlojies sevi kā maziņu tu, ka tev bija vienalga tur 3, 5, 7 gadi, tas periods, kurš tā kā tev vairāk tuvāks šķiet un rezonē. Vienkārši tu esi tikai tu ar viņu šajā dārzā. Un šajā dārzā var būt viss, ko tu vēlējies jebkad bērnībā. Visas mantiņas, spēļu laukumi, koka namiņi, burtiski viss, ko tu jebkad esi gribējis vai gribējusi, var būt šajā dārzā. Un šajā dārzā netiek neviens cits, tur esat tikai jūs abi divi, respektīvi tavs iekšējais bērns, tavs maziņais tu, ka tu biji maziņš, lai būtu vieglāk vizualizēt, un attiecīgi tavs pieaugušais šobrīd tu. Un katru reizi, kad jūti šīs te bailes vai vienkārši kaut kāda veida nepatīkamas emocijas, tu burtiski var uztaisīt pāris dziļas ielpas, aizskaitīt tā kā līdz 5, kad ar katru nākamo ciparu tu arien tā kā dziļāk un dziļāk novi tā kā pa pakāpieniņiem, un tad tu ieeji tā kā šajā dārzā iekšā. Un tur netiek neviens cits, un tur tu vari pabūt ar šo sevis daļu, tu burtiski sevi vari samīļot, apčubināt, tādā veidā vienkārši iztēlojies, ka tā šī tevis daļa maziņā būtu kā tavs paša bērns, un tas ir attiecīgi tas, kā tu vari jebkurā brīdī atgriezties šajā dārzā un vienkārši, kas saka, burtiski sevi samīļot. Un tam nav jābūt ilgi, tas var būt atkarīgs 2 minūtes, 5 minūtes, 10 minūtes, tas jau ir tāds optimālāks, ja tev tiešām ir tāds brīvāks brīdis. Bet pamatā, kurā brīdī tu vari atgriezties un nonākt šajā dārzā, un jo regulārāk, biežāk tu to darīsi, jo vieglāk tev būs tur nonākt. Tad mēs esam apskatījuši no 7 pazīmēm sastopamajām 4, bet tā kā video sanāca nedaudz garāks nekā es biju plānojis, tad pārējās 3 pazīmes būs pieejamas nākamajā video, kuru tu varēsi atrast arī zem video apakšā tajā descriptionā. Tā kā jā, gribu tev pateikt lielu paldies par tavu laiku. Tiešām ceru, ka šis video informācija tev ir bijusi noderīga, un ja tev tas noderēja, tad noteikti ļoti novērtēšu, ja tu uzspiedīsi laiku vai subscribosi kanālam, jo tas ļoti palīdz man attiecīgi tālāk sasniegt jaunus cilvēkus un šo informāciju tādā veidā palīdzēt nogādāt arī viņiem. Tā ka jā, tad vēlreiz paldies un tiekamies nākamajā video. Čau!